Lasījums būs no Apustuļu darbiem, 5. nodaļas, sākot no 17. panta. Tā ir 1103. lapas puse. 1103. Tad augsto priesteri un visus, kas bija ar viņu saduķēju kopībā, pārņēma skaudība. Viņi lika apcietināt apustuļus un iemest viņus pilsētas cietumā, bet naktī kunga eņģelis atvēra cietuma durvis, un viņus ārā izvedis sacīja: Ejiet, nostājieties templī un vēstiet tautai visus šīs dzīvības vārdus. To dzirdējuši, viņa rīta agrumā aizgāja uz templi un mācīja. Kad ieradās augstais priesteris ar saviem pavadoņiem, viņš sasauca Sinedriju un visus Izraēla vecajos un aizsūtīja uz cietumu atvest apcietinātos. Bet sargi, ieradušies cietumā, viņus tur neatrada un atgriežušies ziņoja: Mēs atradām cietumu pilnīgi droši aizslēgtu un cietumsargu stāvam pie durvīm. Tās atvēruši iekšā, nevienu neatradām. Kad tempļa sardzes priekšnieks un virspriesteris šos vārdus dzirdēja, viņi bija nesaprašanā, kas tad ir noticis. Tad kāds atnācējs viņiem pavēstīja: Tie vīri, kurus jūs ielikāt cietumā, redzi, stāv templī un māca tautu. Tempļa sardzes priekšnieks ar sargiem aizgāja, lai viņus atvestu, bet ne ar varu, jo baidījās no tautas, ka tos nenomētā akmeņiem. Atveduši tie nostādīja viņus Sinedriju priekšā, un augstais priesteris viņus pratināja: Vai tad mēs jums stingri nepavēlējām nemācīt šajā vārdā? Bet jūs, redzi, esat piepildījuši Jeruzālemi ar savu mācību, un jūs gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums. Atbildot, Pēteris un apustuļi sacīja: Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Mūsu tēva Dievs uzmodināja Jēzu, ko jūs nonāvējāt, pakārdam pie krusta koka. Dievs ar savu labo roku viņu ir paaugstinājis par valdnieku un glābēju, lai Izrēlam dotu atgriešanos un grēku piedošanu. To apliecinām mēs un arī svētais gars, ko Dievs ir devis tiem, kas viņu paklausa. Dzirdētais tos satricināja, un tie gribēja viņus nogalināt. Āmen. Vēl turpināsim šodienas raksturvietu lasīt no 5. nodaļas 34. panta līdz 6. nodaļas 7. 1104. lapusē. Tad Sinedrijā piecēlās kāds farizejs vārdā Gamaliēls, visā tautā cienīts bauslības mācītājs, un pavēlēja izvest šos cilvēkus uz brīdi ārā. Viņš teica: Izrēlieši, apdomājiet labi, pirms jūs ko darāt ar šiem cilvēkiem, jo vēl pirms kāda laika sacēlās Teuds, uzdodamies par nezinu ko. Viņam pieslējās ap 400 vīru, bet, kad viņu nogalināja, visi, kas viņam ticēja, izklīda, un iznākumā nekā nebija. Pēc šī sadumpojās galilejietis Jūda tautas skaitīšanas dienās un sacēla tautu sev līdzi. Arī tas gāja bojā, un visi viņa piekritēji tika izklīdināti. Un tagad es jums saku: atstājieties no šiem cilvēkiem un atlaidiet viņus. Ja šis viņu nolūks vai darbs nāk no cilvēkiem, tad izjuks, bet ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt. Kad tik jūs nekļūstat par Dieva apkarotājiem, un tie viņu paklausīja. Viņi pasauca apustuļus, to šaustīja un piekodinājuši Jēzus vārdā vairs nerunāt, atlaida. Viņi aizgāja no Sinedrija priecīgi, jo bija atzīti par cienīgiem ciest negodu viņa vārda dēļ. Dienu no dienas viņi nemitīgi mācīja un sludināja Kristu Jēzu gan templī, gan mājās. Tajās dienās, pieaugot mācekļu skaitam, grieķiski runājošie jūdi sāka kurnēt pret ebrejiem, tādēļ, ka viņu atraitnes pīkdienas aprūpes paliekot neievērotas. Pieaicinājuši mācekļu pulku, tie 12 sacīja: Nepiedien, ja mēs atstājam novārtā Dieva vārdu un kalpojam pie galda. Tādēļ, brāļi, izraugieties no sava vidus 7 vīrus, par kuriem zināms, ka tie ir gara un gudrības pilni, un iecelsim tos
šo pienākumu veikšanai, bet mēs pastāvīgi paliksim lūgšanās un kalpošanā ar vārdu. Šie vārdi iepriecināja visu ļaužu pulku. Viņi izraudzījās Stefanu, ticības un svētā gara pilnu vīru, Filipu un Prohoru un Nikanoru un Timonu un Parmenu un Nikolaju, Antiohijas prosēlītu, un nostādītos apustuļu priekšā, un tie Dievu pielūguši uzlika viņiem rokas. Dieva vārds auga, un mācekļu skaits Jeruzālēmē strauji pieauga. Arī daudzi priesteri pieņēma ticību. Paldies, Ligita. Varonīgi izgāja cauri visam tam sarakstiņam ar vārdiem. Runājot par lasījumiem, es jūs visus mudinu izlasiet lūdzu 6. un 7. nodaļu par šo nākamo nedēļu, jo nākamajā svētdienā tā nu ir sanācis, ka būs diezgan gara rakstuvieta. Un ja mēs viņu visu gribētu nolasīt, tad droši vien lasījums būtu 30 minūšu garš, un tad es nezinu, vai Andris iekļautos atlikušajās 7. to raksturiet izskaidrot. Tāpēc palasiet jau iepriekš, atgādiniet sev, kas tur bija ar to Stefanu un viņa pāragro nāvi. Vēlreiz visiem sveiciens, kurus nepaspēju satikt pirms dievkalpojuma. Patiešām liels prieks, ka šajā vasarīgajā dienā jūs esat kopā ar mums, ka mēs turpinām iet cauri apstuļu darbiem. Jau pagājušajā nedēļā Andis minēja, ka pēc dievkalpojuma mums ir plānots jautājumu un atbilžu laiks. Tā mums tāda laba tradīcija. Mums ir daži jautājumi, kas cilvēkiem ir par šīm lietām. Tādēļ, ja jums ir laiks, tiešām palieciet uz 15-20 minūtēm pēc īsās kafijas pauzītes un mēģināsim iziet cauri tiem jautājumiem. Pirms mēs ķeramies klāt šīs dienas rakstu vietai, lūksim, lai Dievs mums palīdz. Svētīts vīrs, kas bīstas kunga, kam tīk viņa baušļi. Dabas tēvs, mēs šajā brīdī nākam tavā priekšā un lūdzam, palīdz mums bīties tevi vairāk un mīlēt tavu vārdu. Dod, ka varam to saprast un savu dzīvi tam pakārtot. Palīdzi arī man šajā pēcpusdienā runāt skaidri un pats galvenais uzticami. Jēzus vārdā. Amen. 1949. gadā Ķīnā pie varas nāca Mao Dzeduns un viņa komunisti. Baznīcas darbība tika ierobežota arvien vairāk un vairāk līdz 1960. gados Ķīnā vispār aizliedz jebkāda veida reliģiskas aktivitātes. Taču tagad Ķīnā ir vairāk nekā 100 miljonu kristiešu. Un ir pētījumi, kas saka, ka tuvāko 15 gadu laikā Ķīna būs valsts, kurā ir visvairāk kristiešu. Vai kāds to spēs apturēt? 7. gadsimtā pasaules vēsturē ienāca jauna reliģija, islāms, kas ļoti strauji virzījās un izplatījās tuvajos austrumos, Vidusjūras reģionā, vēlāk arī Centrālā Āzijā, Dienvidaustrumāzijā, Āfrikā. Un šajos reģionos, kur islāms izplatījās, kristiešiem klājās arvien grūtāk un grūtāk. Bet pēdējās 10 gadēs mēs varam lasīt par to, kā veseli ciemati un veselas kopienas sāk ticēt Kristumu. Vietās, kur ir ļoti grūti ticēt. Vai kāds spēs apturēt šo ticību? 19. un 20. gadsimtā ir bijusi vesela virkne dažādu domātāju un filozofu, kas ir sludinājuši par to, ka kristīgai ticībai un reliģijai kā tādai drīz pienāks gals. Cilvēks progresē, zinātne, atklājumi, tehnoloģijas, cilvēks kļūst moderns, reliģija ir norietējusi. Taču, kad mēs paskatāmies apkārt, mēs redzam, ka viņi ir kļūdījušies. Dažādas aptaujas un dažādas statistikas dati mums parāda to, ka mēs dzīvojam ļoti garīgā sabiedrībā. Cilvēkiem interesē garīgas lietas. Un kristīgā baznīca visā pasaulē aug, nevis iet mazumā. Vai kāds to spēs apturēt? Un studējot apstuļu darbu grāmatu, mēs zinām, kāpēc tas ir tā. Jau pašas grāmatas sākumā mēs lasām to, kā Jēzus pilnvaro savus 12 apustuļus būt par viņa dzīves, viņa augšām celšanās acu lieciniekiem. Sākot ar Jeruzālemi, tālāk uz Jūdeju, uz Samāriju, līdz pat pašam pasaules galam. Jēzus dzīves acu liecinieki
un augšām celšanās atsliecinieki, viņi sludina savu vēsti. Kristīgā ticība iet plašumā. Kāpēc? Tāpēc, ka pats Dievs ir nostājies aiz šīs. Tas ir Dieva darbs. Dieva darbs ir nodoties, viņš ir nodevies evaņģēlijam un tam, lai draudze augtu caur evaņģēliju visā plašajā pasaulē. Un ja Dievs, kā jau Andris ievadā minēja, ja Dievs kaut kam ir nodevies, vai tas var neizdoties? Dievs ir nolēmis, ka evaņģēlijs ies plašumā, Dievs ir nolēmis, ka viņa vārdu dzirdēs visās pasaules malās. Tas patiešām notiks. Ikvienā kontinentā, ikvienā valstī. Un nekas to nevarēs apturēt. Nekāda opozīcija, nekāda cilvēka radīta šķēršļi. Pat vardarbīga opozīcija. Kā mēs to redzēsim šīs dienas rakstvietā, pat vardarbīga opozīcija neko nevar izdarīt Dieva vārdam un Dieva darbam, ja Dievs kaut ko ir nolēmis. Mēs šodien ar šo garo raksturvietu esam patiesībā pienākuši pie tādas savu veidu lūzuma vietas apstuļu darbu grāmatā, jo ar 6. nodaļas 7. pantu noslēdzās tāda garāka sadaļa šajā grāmatā, kur sākās jau 3. nodaļā. Un šīs garākās sadaļas ietvaros mēs esam redzējuši to, kā Dievs veido savu draudzi caur savu vārdu sludināšanu. Un šī jaunradītā draudze, kas balstās ticībā augšām celtajam Jēzum Kristum, tā aizstāja vecās derības reliģiju, tā aizstāja vecās derības templi. Un tāpat mēs redzējām, ka Dievs dažādos veidos ar zīmēm un brīnumiem apstiprina, ka šie vīri, kas sludina, apustuļi, ir Dieva vīri. Zīmes un brīnumi, tas viss saka, šie cilvēki ir manējie. Tas, ko viņi saka, tas nāk no manis. Es gribu, lai jūs neviens par to nešaubītos. Un rezultāts? Mēs jau vairākas reizes esam redzējuši, ka autors ik pa laikam mūs palutina, parādot to, kā evaņģēlijs, ejot plašumā, nes augļus. 3000 atgriežas. Tālāk mēs lasām, draudz pieaug līdz 5000 cilvēkiem. Pagājušajā nedēļā mēs runājam, ka draudzē pievienojas daudz vīru un sievu. Dievs dara savu darbu. Caur apustuļu pasludināšanu draudze aug un iet plašumā. Un neskatoties uz to, ka šī vēsts liekas dzīvi mainoša tūkstošiem cilvēku, mēs redzam arī milzīgu opozīciju. Arvien vairāk un vairāk mēs redzam, ka ir kādi, kuriem tas drausmīgi nepatīk. Un mēs jau esam redzējuši, ka šie kādi nav kaut kādi, tur, kā jau katrā sabiedrībā, tur tādi brīvie radikāļi. Nē, šie ir sabiedrības krējums, jūdu reliģiskā vadība. Viņiem ir problēmas ar apustuļu mācību. Un arī šīs dienas raksturvietā mēs redzam, ka šī cīņa turpinās. Šī cīņa turpinās. No vienas puses mēs redzam visu reliģisko vadību, no otras puses mēs redzam Kristus apustuļus. Un mēs redzam, ka šī cīņa pieņemās spēkā. Viņa pieņemās vardarbībā, agresivitātē. Un šīs dienas raksturvieta, man liekas, būtu ērti aplūkot no 3 tādu galveno varoņu skatu punkta. Ja mēs ieskatāmies, mēs redzam, ka ir augstais priesteris. Augstais priesteris tajā laikā pārstāvēja visus jūdus, visu jūdu reliģisko eliti. Otrais varonis šeit ir Pēters. Pēters ir apustuļu runas vīrs. Un visbeidzot mēs īsumā aplūkosim tādu neviennozīmīgu personāžu kā Gamaliels, tautā cienītais jūdu rakstu mācītājs. Sāksim ar augsto priesteri. Mēs jau iepriekšējā reizē redzējām, ka tas, ko sludina apustuļi, tas maina cilvēku dzīves ne tikai Jeruzalemē, bet arī apkārtējos ciematos. Viņu slava iet plašumā. Un ak, cik cilvēcīgi šīs dienas raksturvietas sākumā reaģēja augstais priesteris. Skatieties 17. pantā. Tad augsto priesteri un visus, kas bija ar viņu saduķēju kopībā, pārņēma skaudība. Mums ir jāsaprot, ka augstais priesteris un saduķēji bija tie cilvēki, kas noteica jūdu politiski, ekonomisko dzīvi, tajā laikā sabiedrības dzīvi, viņu reliģisko dzīvi. Viņi diktēja to, kā lietām ir jānotiek.
Viņi bija tie cilvēki, pie kuriem citi griezās ar saviem jautājumiem par ticību, par dzīvi. Mēs varētu pat teikt tik skaļus vārdus, kā augstais priesteris ar visu savu vārzu bija kā tādi starpnieki starp Dievu un cilvēkiem. Un mēs nezinām, vai šis augstais priesteris jutās apdraudēts. Viņš redz apostuls Pēteris pievalks simtiem tūkstošiem cilvēku, kas sāk ticēt viņa vārdiem. Mēs nezinām, vai viņš jutās apdraudēts, mēs pavisam skaidri redzam, ka viņam nepatīk šis konkurents. Šis konkurents, kurš mēģina viņu izēst no viņa komfortablās un ērtās vietiņas. Un interesanti ir redzēt, ka šī konkurējošā mācība, viņa māca dzīvības vārdus. Tas saistās ar dzīvību, ar palīdzības sniegšanu līdz cilvēkam. Un vai nav skumji redzēt, ka šim augstajam priesterim šīs labās lietas liekas riebīgas? Viņš viņas apskauž. Agrīnie kristieši nebija kaut kādi revolucionāri, kaut kādi ar zobanu un uguni, kā mēs viduslaikos esam paraduši redzēt. Viņi negāja un neko nededzināja. Viņi sludināja Kristu un dzīvoja saskaņā ar šo mācību. Bet varām tas nepatīk. Mēs redzam, ka augstais priesteris pavēla viņus iemest pilsētas cietumā, lai nākamajā dienā vestu viņus tiesas priekšā. Bet tad interesanti, vai jūs pamanījāt, kā Dievs iejaucās? No 19. panta mēs redzam, ka nekas nesanāk augstajam priesterim no viņa plāniem. Dievs brīnumainā veidā atbrīvo apustuļus no cietuma un dod, es pat teiktu, pārdabisku drosmi šiem apustuļiem, sakot, ejiet un turpiniet darīt to, ko jūs darījāt. Tas nekas, ka jūs apcietinājāt. Atgriežties templī, turpiniet sludināt. Un augstais priesteris, protams, neko nezinādams par šiem nakts notikumiem, viņš sasauc visus varenos vīrus, visus atbildīgos cilvēkus. Es nezinu, ko viņi tur branču noturēja pirms tam vai kā, bet viņi gaida. Viņi vedīs apustuļus savā priekšā un reiz par visām reizēm parādīs viņu īsto vietu. Reiz par visām reizēm apklusinās šos jaunās derības, šīs jaunās mācības, Jēzus mācības sludinātājus. Bet tad nāk šoks. Bet sargi, ieradušies cietumā, viņus tur neatrada. Un atgriežušies ziņoja, mēs atradām cietumu pilnīgi droši aizslēgtu, un cietumsargus stāvam pie durvīm, tās atvēruši iekšā nevienu neatradām. Mēs varam pilnīgi iztēloties to, kā augstajam priesterim atkarājas žoklis vaļā. Mēs varam pilnīgi iztēloties, kā tāda roku berzēšana, nu tik būs, pārvēršas par tādu roku lauzīšanu. Ko nu? Mēs varam iztēloties, kā šie pašpārliecinātie vīri kļūst par nepārliecinātiem cilvēkiem, kurus pārņem nesaprašana, kā Lūks saka, par to, kas tad ir noticis. Un kamēr viņi visi tur mēģina saprast, kas nu ir noticis un ko nu darīs, pie viņiem pienāk kāds vīrs un saka, šie cilvēki, kurus jūs apcietinājāt un likāt atvest, viņi stāv templī un viņi sludina. Viņi dara to, ko viņi darīja vakar, pirms jūs viņus arestējāt. Es zinu, ka daži no jums sestdienas pavadu rušinoties pa mazdārziņiem. Tas ir nopietns izaicinājums, nezāles aug un tā tālāk. Zāli jāpļauj. Un man liekas, ka no augstā priestera un reliģisko vadītāju perspektīvas apustuļi ir kā tādi Latvijas latvāņi, ja tā var teikt. Tu viņus nopļauj, bet nākamajā brīdī jau viņi atkal ir. No viņiem nevar tikt vaļā. Tempsardzes priekšnieks, 26. pantā mēs lasām tālāk, ar sargiem aizgāja, lai viņus atvestu, bet šoreiz ne ar varu, jo baidījās no tautas, ka tos nenomētā ar akmeņiem. Vai nav paradoxāli? Iepriekšējā vakarā ar varu iemet cietumā, nākamajā rītā aiziet un lūdz, vai jūs nevarētu atnākt parunāties ar mums? Jums ir jāuzdod daži jautājumi. Visi ir sagriezies kājām gaisā. Vienā naktī. Pēters ar pārējiem apstuļiem nepratojās, viņi aiziet, stājās augstā priestera priekšā, un augstais priesteris 28. pantā viņus sāk pratināt.
Vai tad mēs jums stingri nepavēlējām nemācīt šajā vārdā? Bet jūs esat piepildījuši Jeruzalemi ar savu mācību, un jūs gribat, lai šī cilvēka asins nāk pār mums. Augstais priesteris šajā gadījumā atsaucās uz pirmo satikšanos ar apustuļiem. 4. nodaļā mēs lasījām, kā līdzīga nopratināšana beidzās ar to, ka augstais priesteris viņiem stingri aizrādīja neturpināt darīt to, ko viņi dara. Apustuļi ir Latvijas Latvāns. Turpina darīt to, ko viņi dara. Un mēs ļoti skaidri no šiem pantiem redzam to, cik ļoti augstajam priesterim un tā laika reliģiskajiem cilvēkiem, reliģiskajai vadībai nepatika klausīties par Jēzu. Nepatika klausīties par augšām celto Jēzu. Kāpēc? Mēs jau iepriekšējās nedēļās runājām par to, kā Jēzus, nevis templis, tagad ir nonācis Dieva darba pašā centrā. Jēzus nevis upuri un priesteri cilvēkiem dāvā glābšanu un piedošanu. Jēzus nevis priesteri ir tas, caur ko Dievs sevi atklāja. Jēzus ir nomainījis templi, Jēzus ir nomainījis priesterus un visas tās izdarības, kas templī notika. Reliģiskajai vadībai tas nepatīk. Augstais priesteris sev uzskatīja par Dievu kalpu. Viņš uzskatīja, ka kalpo Dievam un grib darīt to, ko Dievs liek. Bet vai mēs neredzam šajos pantos, ka šeit ir liela problēma? Un problēma ir tāda, ka šis augstais priesteris nevēlas līdz galam atzīt to, ko Dievs dara. Šis priesteris nevēlas atzīt, ka Dieva plānā ir sācies jauns posms, ja mēs tā varētu teikt. Un man liekas, ka runa jau nav tikai par augsto priesteri. Man liekas, ka mēs šo pašu principu varam attiecināt arī uz mums. Es atceros, pirms kādu laiku man sanāca saruna ar vienu savu skolas biedru, un šis skolas biedrs tādā uzzinot, kas es esmu, ar ko es nodarbojos, tādā skaļā, bravūrīgā balsī paziņoja, ka viņš ir agnostiķis. Un tāpat laikā vienlaicīgi viņš piemetināja, ka viņš jau ticētu Dievam, ja Dievs būtu tāds un tāds. Šis mans skolas biedrs, viņš nav gatavs ticēt Dievam, kurš ir varens visuma radītājs, kurš izrāda cilvēkiem žēlstību. Bet viņš ticētu Dievam, ja Dievs būtu tāds globāls pakalpiņš, kurš apmierina jebkura pasaules nabas, proti cilvēka iegribas, laimi un palīdz piepildīt cilvēku potenciālu. Tieši tāpatās, kā augstajam priesterim bija savs priekšstats par to, kas ir Dievs un kas Dievam ir jādara, arī mums mūsdienās ir savi priekšstati par to, kādam Dievam ir jābūt un kas Dievam ir jādara. Bet vai tas nav neloģiski un augstprātīgi? It sevišķi tad, ja Dievs nav kaut kāds mēms klusējošs spēks kosmosā. Mūsu Dievs ir sevi atklājis. Viņš ir par sevi runājis. Viņš mums ir atklājis to, kāda ir viņa daba. Viņš mums ir atklājis to, kādi ir viņa darbi. Viss, kas mums ir jādara, ir jāvar vaļā un jālasa. Es domāju, ka Lūka šo visu notikumu apzināti ir sarakstījis ar tādu ironiju. Tur viss sagriežās kājām gaisā. Mēs lasām un mēs smaidām. Tie notikumi pavērsieni ir komiski. Un viņš to ir izdarījis apzināti. Viņš grib, lai mēs redzam to, ka šie varenie, viņi nekas nav. Viņi nestāv līdzās Dievam un Dieva nodomam šajā pasaulē. Viņi neko nevar izdarīt. Dievs savus apstuļus, viņš atbrīvo viņus no cietuma. Dod viņiem drosmi turpināt darīt savu darbu. Viņš ir tas, kurš visu kontrolē, nevis varenie. Jo Dievam ir savs plāns. Dieva darbu nekas nevar apturēt. Dosimies tālāk. Augstais priesteris ar savu opozīciju. Dosimies tālāk pie Pētera, pie mūsu nākamā runas vīra. Izlasīsim vēlreiz, ko Pēters saka, sākot ar 29. pantu. Atbildot Pēters un apstuļus sacīja, Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Mūsu tēva Dievs uzmodināja Jēzu, ko jūs nonāvējāt, pakārdam pie krusta koka. Dievs ar savu labo roku viņu ir paaugstinājis par valdnieku un glābēju, lai Izraēlam dotu atgriešanos un grēku piedošanu. To apliecinām mēs un arī Svētais Gars,
ko Dievs ir devis tiem, kas viņu paklausa. Pētera vārdi ir ļoti īsi, ļoti skarbi un ļoti saprotami. Pēters saka, Dievam ir vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Un tas, ko viņš ar šiem vārdiem pasaka, ir kaut kas ļoti radikāls. Viņš saka, jūs, priesteri, jūs neesat uz viena viļņa ar Dievu. Jūs neesat uz viena viļņa ar Dievu. Dievs ir atklājies caur Jēzu, un mēs liecinām par Jēzu, bet jūs to nepieņemat. Otrkārt, Pēters paskaidro, kāpēc tad reliģiskie vadītāji nav uz viena viļņa ar Dievu. Tāpēc, ka viņi nogalināja Jēzu, un viņi joprojām viņu neatzīst pat pēc Jēzus augšām celšanās. Cilvēki, ja tā varētu teikt, paaugstināja Jēzu, piesitot viņu krustā, atmetot viņu. Bet Dievs paaugstināja Jēzu, ieceļot viņu vislielākajā varas pozīcijā. Skatieties 31. pantā. Paaugstinājis par valdnieku un glābēju. Jēzus, nevis reliģiskie vadītāji, ir vadītājs un valdnieks. Jēzus, nevis templis, dāvā glābšanu. Un treškārt, Pēters saka, šis darbs, ko es veicu kopā ar saviem apostoliem, tas jau nav vienkārši cilvēku darbs. To dara pats Dievs. To apliecinām mēs un arī Svētais Gars, ko Dievs ir devis tiem, kas viņus paklausa. Pēters ir kā dadzis acī. Viņš ir kā skabarga pirkstā, viņš ir kā akmens kurpē, viņš ir kā tā matu šķipsne, kas vienmēr stāv gaisā. Viņš ir ļoti nērts. Viņš izaicina. Vadītājiem Pētera vārdi izšauja visus korķus. Un tādēļ nav brīnums, ka mēs 33. pantā lasām, dzirdētais tos satricināja, un tie gribēja viņus nogalināt. Cilvēkiem nepatīk, kad viņiem pasaka, ka viņiem nav taisnība. Cilvēkiem nepatīk, kad viņiem saka, klausies, tev ir liela problēma, tev ir jāmainās. Man reizēm patīk paskatīties tādas kārtīgas katastrofu filmas, tur, kur izdzīvo tikai neliela sauņu cilvēku, kaut kāda dabas kataklizmu rezultātā. Vakardien, starp citu, viena tāda gāja. Bet visās šajās filmās ir kāds ķertais profesors vai kaut kāds tāds īpatnējs entuziasts, kurš īstenībā jau ļoti laicīgi brīdina cilvēks par to, kas notiks. Brīdina, tūlītās pasaulē pienāks gals. Bet neviens viņos neklausās. Un parasti gals arī pienāk, izņemot to mazo sauņu, kas viņu ir ņēmuši vērā. Un man liekas, ka ļoti līdzīgā veidā Pēters ar apustuļiem ir kā šie ķertie uz visu pārējo fona. Viņi zina, ka Dievs cilvēkiem vēlas dāvāt piedošanu un glābšanu caur Jēzu. Viņi zina, ka tas ir Dieva darbs. Viņi zina, ka bez Jēzus nevienam nav cerības. Viņi zina, ka tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un tādēļ viņi par to runā. Tas nav tādēļ, ka viņi patiešām ir jukuši vai viņi gribētu sabojāt kādam omu vai pēcpusdienas plānus. Nē, ir traģiski būt bez Dieva. Ir traģiski būt par Dieva ienaidnieku. Ir traģiski nomirt, nepazīstot Dievu. Un tieši tādēļ apustuļi dara to, kas viņiem jādara. Iespējams, mūsu stāsts arī būtu tā beidzies ar apustuļu nogalināšanu pēc 33. panta. Bet 34. pantā mēs redzam, uz skatuves uznākam vēl vienu runas vīru. Un tas ir tāds neviennozīmīgais rakstu mācītājs Gamaliels. Viņš ir kārtīgs jūds, rakstu zinātājs, lietpratējs, eksperts, bet atšķirībā no pārējiem vadītājiem tā vien liekas, ka šis cilvēks 10 reizes nomēra, pirms viņš izdara kaut ko pārgalvīgu. Ieraugot Gamalielu un izlasot to, ko viņš saka, mēs tā arī līdz galam nesaprotam, vai viņš tā kā atbalsta apustuļus vai neatbalsta apustuļus, vai viņš tic apustuļu vēstī vai netic apustuļu vēstī. Mēs varam pieņemt tikai to, ka tā kā viņš bija vecās derības eksperts, iespējams, ka viņam likās, ka kaut kas apustuļu mācībā tomēr ir no tā, ko viņš ir lasījis vecajā derībā. Iespējams, apustuļu mācība nemaz nav baltiem diegiem šūta. To mēs nezinām.
Bet, izmantojot savu autoritāti, savu dzīves gudrību, Gamaliels aicina savus iekarsušos biedrus nestrept karstu, kā latvietis saka. 36. un 37. pantā Gamaliels piemin divus vīrus, Teudu un Jūdu, un abi divi šie vīri dažādos laikos uzdevās par neskādiem tur dieva ļaudīm, kas musināja cilvēkus, aicināja pievienoties viņu revolūcijai. Bet Gamaliels saka, mēs zinām, kā šīs divas lietas beidzās, šīs divas sacelšanās. Teudu nogalināja, Jūdu nogalināja, un visi sapulcētie sekotāji izklīda. Un šīs kustības beidzās. Viena piebilde. Šie divi pieminētie Teuds un Jūda mums parāda to, ka Lūka patiesībā ir varens vēsturnieks. Kāpēc? Tāpēc, ka šie paši ir pieminēti arī citos avotos. Piemēram, Romas vēsturnieks Jozefs Flāvijs arī piemin šos divus un runā par viņiem kā par dumpiniekiem, kas musina tautu. Lūka ir labs vēsturnieks. Vārdi, vietas, to visu mēs varam atrast. Un Gamaliels savu uzrunu nobeidz ar padomu, kur, man liekas, viņš līdz galam tā arī pats neapzinājās, cik svarīgs vārdus viņš saka. Skatieties 38. pantā. Un tagad es jums saku, atstājieties no šiem cilvēkiem un atlaidiet viņus. Ja šis viņu nolūks vai darbs nāk no cilvēkiem, tas izjuks. Bet ja tas ir no Dieva, jūs nespēsiet viņus apturēt, kad tik jūs nekļūstat par Dieva apkarotājiem. Citiem varam sakot, Gamaliels saka, vīri, apstājamies. Laiks pārbaudīs lietas. Laiks rādīs, kas viņi tādi ir, šie apustuļi. Laiks rādīs, no kurienes tā viņu mācība nāk. Ja tas ir Dieva darbs, neviens un nekas to nevarēs apturēt. Un ik viens, kas mēģinās viņus apturēt, kļūst par Dieva ienaidnieku. Cilvēki un režīmi var teikt, ka Dieva nav, vai Dievs neko nedara. Bet beigās vēsture atkal un atkal ir parādījusi, ka cilvēkus nomaina cilvēku, režīmus nomaina režīmi, bet Dieva darbs kā gāj uz priekšu, tā viņš iet uz priekšu. Komunistiskā Ķīna, Padomju Savienība, neiecietīgās musulmaņu zemes, rietumu sekulārisms, ateisms, vienaldzīgie latvieši. Nekas nespēja apturēt to, ko Dievs vēlas darīt. Pasludināt evaņģēliju vēsti, ceļot draudzi visā pasaulē. Kaut kas droši vien pārliecināja šos reliģiskos vadītājus, tādēļ viņi paklausa Gamalielam un nenogalina apustuļus. Un cik ironiski, vai jūs pamanāt, cik ironiski ir šī pati paklausība? Gamaliels saka, ja tas ir Dieva darbs, tad neviens neko viņiem nevarēs izdarīt. Un šie varas vīri, viņi viņus nenogalina. Protams, viņi izmanto savu varu, viņi izmanto savu autoritāti. Mēs redzam 40. pantā, mēs lasām, viņi pasauc apustuļus, tos šaustīja un piekarinājuši Jēzus vārdā vairs nerunāt, atlaida. Šaustīšana šeit tie 39 sitieni ar rīkstu vai tādu pletni pa muguru, kas ir pietiekami daudz, lai pa muguru tecētu asins un arī kāda gaļas strēmeli atkarātos. Bet vai jūs pamanījāt to, ar kādu prieku apustuļi dodas mājās? Viņi aizgāja no Sinedrija priecīgi, jo bija atzīti par cienīgiem ciest negodu Jēzus vārda dēļ. Apustuļi aiziet ar augstu pacelt galvu, jo Dievs ir ar viņiem. Viņi cieši Jēzus dēļ, viņi zina, ka Dieva darbs turpinās. Neatkarīgi no tā, kas notiek ar viņiem. Viņi savu ir izdarījuši. Un mēs redzam, patiešām lasot tālāk, ka Dieva darbs turpinās. Dieva darbs turpinās, Dieva vārds tiek pasludināts un draudze aug. Dienu no dienas, 42. pantā, viņi nemitīgi mācīja un sludināja Kristu Jēzu gan templī, gan mājās. Šīs dienas raksturvieta noslēdzas 6. nodaļas 1-7 panti. Man liekas, ka tik kopā savalk un noslēdz visu šo plašāko sadaļu, kas sākās jau 3. nodaļā. Un vienlaicīgi šie panti arī lieliski noslēdz šīs dienas raksturvietu. Un, lai gan
mēs varētu atsevišķu sprediķi veltīt šai tēmai, kas šajos pantos tiek aplūkot, proti žēlsirdības kalpošana. Mēs šajā pēcpusdienā to nedarīsim, bet tāpat laikā es gribu, lai mēs ieraugam divas svarīgas lietas, kas šajos nobeiguma pantos ir ļoti skaidri redzamas. Un pirmā lieta ir tā, ka sāk piepildīties tas, ko Gamaliels pats teica. Skatieties 7. pantā. Dieva vārds auga un mācekļu skaits Jeruzālēmē strauji pieauga, arī daudz priesteri pieņēma ticību. Apustuļi turpināja drosmīgi sludināt evaņģēliju. Dievs turpināja audzēt savu draudzi par spīti visiem. Priesteriem neizdevās apturēt šo Dievu darbu. Vēl vairāk. Un atkal Lūka savā brīnišķīgajā veidā piemet kādu rozīnīti visam šim stāstam. Skatieties, kā beidzas 7. pants. Arī daudz priesteri pieņēma ticību. Tie, kas pirms brīža gribēja viņus nomētāt ar akmeņiem, nogalināt, viņi ir kļuvuši par apustuļu cīņbiedriem. Tā ir pirmā lieta. Un otra lieta, ko šī nelielā draudzes dzīves epizode par tām atraitnēm, par kurām ir jārūpējās, mums māca, tā māca to, ka draudzēji Dieva vārda pasludināšana ir absolūta prioritāte. Tieši tāpēc, ka tas ir Dieva prioritārais darbs. Apostols Pēters 2. pantā skaidri izceļ to, ar ko šī draudze saskarās. Proti, nepiedien, ja mēs atstājam novārtā Dieva vārdu un kalpojam galdam. Ar šiem vārdiem Pēters nedomā to, ka visi citas lietas, ar ko draudze nodarbojās, ir sliktas lietas, nevajadzīgas lietas, vai ka žēlsirdības kalpošana ir kaut kas liekas vai nevajadzīgs. Nē, draudze sastāv no daudzām dažādām aktivitātēm. Mēs jau arī iepriekšējās svētdienās esam redzējuši visur tur, kur Dieva vārds tiks sludināts, draudze auga, un draudzes šo iekšējo dzīvi raksturoja to, ka cilvēki rūpējas viens par otru. Tas ir nesaraujams lietas. Dieva vārda iešana uz priekšu, draudzes augšana un savstarpējā brāļa māsu mīlestība. Par to šeit nav runa. Bet šeit ir runa par to, kas ir prioritārs. Šeit ir runa par to, kas kuram draudzē ir jādara. Un apustuļi ir aicināti konkrētam uzdevumam draudzē. Konkrētai kalpošanai. Un nav labi, ja kaut kas cits viņus velk prom no šīs kalpošanas. Un ko darīt? Mēs šajā rakstvietā redzam, ka draudze kopīgā sapulcē, es nezinu, cik tur tie 5000 vai cik tur viņi sapulcējās kādā mājā vai laukā drīzāk. Un viņi iecēla 7 nobriedušus kristiešus, kas var rūpēties par šīm atraitnēm, kas var rūpēties par žēlsirdības, jeb galda kalpošanu. Un mūsdienās tie būtu cilvēki, kas ir atbildīgi par draudzes administratīvo daļu, par žēlsirdības kalpošanu, par dažādām praktiskām lietām, finansu lietām, kas skar draudzi. Un tādējādi apustuļi ir atbrīvoti darīt to, kas ir vissvarīgākā lieta. 4. pantā, tad, kad ir iecelti šie 7, apustuļi saka, bet mēs pastāvīgi paliksim lūgšanās un kalpošanā ar vārdu. Lūgšanas un vārdu kalpošana ir apustuļu kalpošana. Viss tiek pakārtots, lai šī kalpošana netiktu traucēta. Un mēs jau zinām, kāpēc. Pareizi. Mēs esam redzējuši to, ka draudze aug, tad, kad vārds tiek sludināts. Ja kaut kas nāk no ārpuses vai no iekšpuses, kas stājas šim darbam ceļā, tad šis darbs buksē. Un tas kaut ko pasaka arī par mums un mūsu draudzi. Skaidrs, ka es neesmu apustulis un Andris nav apustulis. Ja mēs kaut ko tādu sākam gvelst, tad skrieniet prom. Bet šī raksturvieta kaut ko pasaka par to, kas ir mācītāja darbs un uzdevums. Mācītāja primārais uzdevums, svarīgākais uzdevums ir rūpēties par lūgšanām un par Dieva vārdu kalpošanu. Skaidrs, ka realitātē, ja ceļš tādā mazā draudzē kā mūsējā, ir tik daudz dažādas lietas, svarīgas, labas lietas, kas ir jāizdara. Tur nav varianti, nav runa par to. Bet tāpat laikā mācītājiem ir jābūt pēc iespējas
atbrīvotākiem no šīm administratīvajām lietām, lai viņi var koncentrēties uz to, ko Dievs viņiem ir devis, kā galveno kalpošanu. Un tas prasa visas draudzes iesaistīšanos. Un man ir prieks teikt, ka mūsu draudzē, cik nu mēs te esam, cilvēki iesaistās. Cilvēki nāk un prasa, kā es varu palīdzēt. Un tā ir ļoti laba lieta man kā vadītājiem. Bet tāpat laikā ir arī šīs monētas otra puse. Mums kā vadītājiem mums ir jāiemācās atlaist lietas, uzticēt lietas. Nekas nevar apturēt Dieva nodomu. Caur savu vārdu celt savu draudzi. Nekas to nevar ietekmēt. Apustuļi to zina. Viņi drosmīgi turpina sludināt Dievu vārdu, jo tas ir vienīgais veids, kā draudze aug. Cita veida nav. Apustuļi pakārto pilnīgi visu šī darba veikšanai. Dieva darbu nekas nevar apturēt. Un man liekas, ka šī brīnišķīgā patiesība nobeigumā trīs lietas, kā tā mūs maina vai ietekmē. Un pirmā lieta, tā mūs iedrošina. Tas nenozīmē, ka šim kalpošanas darbam nebūs šķēršļi vai grūtības, būs ciešanas, cilvēki mūs nesapratīs, atstums sauks par muļķiem un fanātiskiem sektantiem. Bet iedomājieties, ka Dievs šo ir nospraudis par savu galveno uzdevumu šajā pasaulē. Dievs vēlas caur evaņģēliju aizsniegt malu malas. Un ja viņš to ir nolēms, tad tas pavisam notiks. Un ja tas pavisam noteikti notiks, un ja mēs tam ticam, tad man liekas, mēs varam daudz brīvāk izkāpt ārā no tās savas komforta zonas, kurā mēs esam. Šī patiesība mums ļauj spērt riskantus soļus. Šī patiesība mums ļauj būt drosmīgiem, kļūt par nepopulāriem. Mēs, kūtrie, klusie latvieši, mēs varam būt iedrošināti, ka tas, ka mēs liecinām par Jēzu, tas vienmēr nes kaut kādus augļus. Jo tas ir veids, kā Dievs strādā šajā pasaulē. Otrkārt, šī patiesība, man liekas, mūs arī brīdina. Tā mūs liek domāt, kurā pusē tu stāvi. Līdzīgi kā Gamaliels. Šī cauri vēsturē skatoties, mēs pavisam noteikti varam teikt, ka nekam un nevienam nav izdevies to apklusināt. Līdz ar to šī ir Dieva lieta. Tas ir Dieva vārds. Tā ir Dieva dota mācība. Un tas jautājums ir, kur mēs stāvam. Vai mēs stāvam kopā ar Dievu, vai nostājamies pret Dievu. Un ir pavisam godīgi, kurš gribētu nostāties pret Dievu, kurš gribētu cīnīties ar viņu, kurš gribētu tajā savā nāves stundā, lai Dievs tev saka, klausies, tu esi mans ienaidnieks. Man liekas, ka neviens to negrib. Un trešā lieta, šī rakstuvieta, sevišķi šīs raksturvietas nobeigums mūs mudina darīt svarīgāko lietu. Draudz var darīt daudz dažādas lietas, bet vissvarīgākā lieta ir turpināt nodoties sludināt Dievu vārdu, evaņģēliju par Jēzu. Un šeit es nedomāju tikai mācītājs svētdienas dievkalpojumā, šeit es domāju visu draudzi, ikvienā dienā. Vai tas būtu sprediķis, vai tā būtu bībeles studija, vai tā būtu vienkārši saruna pie kafijas ar kādu draugu. Mēs varam būt droši, ka tajā brīdī, kad mēs sludinām par augšām celto Jēzu, Dievs savu darbu centimetru par centimetram, bet dzen uz priekšu. Un nekas to nevar apturēt. Lūksim. Tās paldies, ka tu esi tieši tāds Dievs, kādu mēs redzam tavā vārdā, ko tu nolem, to arī īsteno. Tev ir visa vara, viss spēks, visa gudrība izdarīt to, ko tu esi apņēmies izdarīt. Un mēs lūdzam, lai šī patiesība mums dod jaunu apņēmību, enerģiju, būt par kristiešiem, būt par draudzi, kas sludina tavu evaņģēliju šeit Rīgā, Pārdaugavā un visur, kur mēs dodamies. Saviem radiem, draugiem, kaimiņiem, darba kolēģiem. Mēs lūdzam, dari savu darbu, un lai mēs priecīgi, drosmīgi, uzticami varētu būt tavu darba instrumenti. To lūdzam Jēzus vārdā.